sezonā atbraukt uz šeien, vai bērni var parunāt ar rūtīšiem un ar sēnēm un izskrieties, izdauzīties un nav jāizrāda, nelec, nekliedz un tā tālāk. Ja? Katrā gadījumā tas ir daudz interesantāk kā zooloģiskais dārzs Rīgā un arī gribas teikt, ka tas ir arī lētāk ģimenēm. Ja? Kas tad te atradās pirms tam kaut kad? Pirms tam kaut kad šeit bija slavenais Tērvestes kolhozs, jā, ar saviem zirgiem. Zirgi vēl, vismaz nesen vēl viņi te bija. Kā ir ar govīm, man grūti pateikt. Bet tā kolhoza ēdnīca, kas bija kādreiz, viņa ir saglabājusies. Šodien gan viņā ir, es pieļauju, kad brīvs un darba laiks viņiem vienalga ir beidzies arī darbdienās šajā laikā. Ļoti garšīgi var paēst, tur tāds ēdiens kā mājās gatavots. Un, protams, kad porcijas lielas un cenas neadekvāti zemes salīdzinoši ar Rīgu un citā lielākā pilsētā. Man gribētu tā, kas te mums būs vēl uz priekšu mums būs alus brūzes labā pusē, un tad es domāju, ka mēs virzīsimies pa kreisi, ko man vāza rāda, man vāza izslēgts, un mēs taisnā ceļā jožam tālāk uz Jaunauci. Ar ko vēl varētu lepoties Tērvete? Ar to, ka Tērvetē dzimis un audzis ir Žoržs Siksna, jā, un viņš joprojām arī šeit vēl dzīvo. Tērvetē ir vidusskola, un šajā vidusskolā par direktori strādā Laurim Rēnikam mamma, jā, viņa arī šeit dzīvo. Un Laurim Rēnikam omīte dzīvo un strādā skolā Auros, tas ir pavisam netālu no šejienes, tā kā Dobels virzienā, bet viss te tā kā viss vienā rajonā, ja? Tā kā tūlīt mēs būsim pie alus brūža, kurš arī zināms ne tikai Latvijas ārēs, bet arī tālāk. Pa lielam redziet, kur stadions, tas tā ir jauna būve, un tūlīt mēs arī būsim Kroņauce. Kroņauce, tas ir tas krustojums, jā, vai apdzīvot vieta tālāk, kad Tērvete beidzās, un Kroņauces krustojumā mēs griežamies pa kreisi un braucam tālāk uz Jaunauci. Labā pusē ir skola. Redziet, viņiem arī piecelts klāt ir sporta kompleks, jo sākotnēji ir šī tik vecā, pelēkā ēka. Bet šobrīd arī par sportu tiek domāts. Pāri ceļam pretī tā knapi dzīvā ēka, tur kādreiz bija pienotava, un pa kreisi rekustaps ir palicis, kur miera laikā sēdēja milicis un vaktēja, kurš tad tur brauc pareizi vai nepareizi, jo tādā laikā jau tāda utparikta kā radars vēl nebija izdomāts, jā, bet, apstādināt tev varēja kurā momentā un uzdot visādus jautājumus interesantus, kā piemēram paprasīt attaisīt bagāžnieku un parādīt, vai jums ir bogatīrs līdz ugunsdzēšamais aparāts, un ja jums nav, tad jums var tur tiesībās izspiest vienu caurumu par to, ka jūs tur neesat ievērojuši šo un to. Ja, kreisā pusē mums ir kroks ir necen celts, gada 15 atpakaļ. Tālāk Latvijas āris, kas šeit aug man grūti pateikt, vai tā ir pļava ar nezālēm, vai labības lauks, gribētos teikt, ka nē, ja nē, tad līdz labības lauks ir tālāk. Ja, ja jūs dzīvojat pilsētā, tad jums ir bērni, mazbērni, tad man, protams, ir liels lūgums rādiet bērniem grāmatas, lasiet pasakas un stāstiet, kas ir pļava un kas ir labības lauks, jo teikšu jums, viņiem saprašanas nav absolūti, jā, kad, labības lauks, viņiem pilnīgi tas kā svešvārds, jā. Tā kā, tā. Jā, ko sauga. Nauda arī, kur tev tētis strādā darbā, kur tev mamma strādā, neko nestrādā, ja? Es nostrādāju ģimenē 10 gadus, kuru man meitenes, piemēram, saka tā,
Āme, ja tu gribi iet uz baletu, tu zini, tev tētim jāpasaka, lūdzu, nopēc man biļeti, ja? Lūdzu, nopēc biļeti. Es nesaku metim, bet tētim ir nauda, viņi man saka, tētim ir, jā, bet tikai jāsaka lūdzu, un viņš tev nopirks, ja? Tā kā, nu, un Artur ar tiem labības laukiem bija tā kā bija, bet, nu, kā es vienmēr saku, mēs drīkstam rādīt, stāstīt un priecāties par to, ka mūsu bērni ir gudri un zinātkāri.